labāk kā saņemt ir dot. Mums labāk savus rūpes un mīlestības sniegt tieši tiem, kam tā visvairāk ir nepieciešama. Jau ilgus gadus smaidīgi un pozitīvi savu darbu patversmē uzsāka Solga Tivija, kas nu jau daudziem patversmes iemītniekiem kļūst ne tikai par saimnieci, bet arī par labāko draugu. Varbūt iesākumā pastāstīt, ko jums nozīmē dzīvnieki? Tas tāds pats jautājums, ko jums nozīmē draugi, ko jums nozīmē ģimene. Tas ir tas, ar ko es dzīvoju kopā visu laiku, ar ko es uzturos, ar ko man ir kontakti un ar ko man ir acu skatieni. Faktiski tā ir tā mana vide. Lielā ģimene, tā var teikt. Un kā jūs radās ideja par darbošanu dzīvnieku patversmē? Ideja īstenībā man uzaicināja šeit strādāt, tas jau 9 gadus atpakaļ. Tas tāds acīm redzot kaut kas augšā bija tā jānotiek, jo es pēc izglītības neesmu veterinārā ārste, arī biologs, es esmu vēsturniece un juriste. Bet tā tas liktenis bija lēms, vai tā bija Dieviņš lēms. Parasti saka tā, ka tas, kas strādā patversmē, tas strādā 7 dienas nedēļu, 24 stundas un nabaga ģimene, un visi ir iesaistīti, un visi draugi ir arī zināmā mērā patversmes brīvprātīgie. Tā kā faktiski šī te nodarbošanās profesija, dzīvesveids uzliek tādu pienākumu visu laiku darboties. Bet mēs mājās, mēs ģimene sportojam un daram visas tādas lietas. Mēs esam aktīvā dzīvesveida piekritēji, teiksim tā. Jā, un jums pašai ir kādi dzīvnieki mājās? Jā, man ir 3 kaķi un suns. Un kas jūs iedvesmo? Vispār dzīvē? Jā. Man iedvesmo noteikti enerģiski cilvēki, aktīvi un tādi, kam vienmēr ir ko darīt un kad uz kuriem skatoties var tādu enerģiju pasmelties. Un kas jums tieši patīk tajā, ko jūs darat? Pirmkārt, tas, kā dzīvnieki ir nekad nedusmojas, nav ļaunatmenīgi, viņi nekad nemelo, nekad dzīvnieki nemelo salīdzinot ar cilvēkiem. Un līdz ar to tu ar viņiem var justies tik droši, kā tu zini, kā viņi ir patiesi, vienmēr laimīgi tevi satikt, lai arī kāds viņiem būtu garstāvoklis. Katrs stāsts, katru dienu ir kāds pozitīvais stāsts. Ir jau arī tādas skumjas dienas, bet es domāju tas, ka tu redzi to rezultātu, ka tu vari palīdzēt. Tā palīdzēšanas, tā iespēja, man liekas, tas ir kuru cilvēku iedvesmo. Jā, un kas ir tas, varbūt ir kaut tāds īpašs, ko jūs nododot šo dzīvnieku nākamajam saimniekiem, jūs kaut ko jūs sākat kāds ceļavārds vai kāds spēlējums? Jā, mums ir tāda vēstule sagatavota, diezgan tāda emocionāli sensitīva, varbūt un tāda, kur pat asari jānoliek, ka viņu lasa, bet mēs galvenais par cilvēkam sākam, ka, protams, kad ienākot mājā dzīvniekam, tas ir tavs ģimenes loceklis, un jābūt gatavam uz visu, gan uz tādiem priecīgiem brīžiem, gan varbūt arī uz skumjiem, jo mēs neviens nezinām, cik mums Dieviņš ir devis dzīvot, jā, un tad cilvēki vienmēr saka, es nevaru ņemt varbūt vecu dzīvnieku, ja viņš ātri nomirs, un kā tad es to pārdzīvošu? Ja cilvēks neko dzīvē negrib pārdzīvot, tad jau tā dzīvošana nemaz nav vērta, jā, bet mēs tad vienmēr iedvesmojam uz to, ka jārēķinās ar to, ka dzīvnieks ienākot mājā, tas ir tas pats, kas ģimenes loceklis, prieki, bēdas, arī slimības, kaut kāda varbūt tās psiholoģiskas problēmas, tā kā, tā visi dzīve. Kā šobrīd ir jūsu nākotnes sapņi? Nākotnes sapņi? Tas tāds lielais sapnis ir tāds, ka, protams, ka vairāk varētu laiku veltīt arī savai ģimenei. Kādu brīdi padomāt par tiem, kas varbūt tās ir iesaistīti manā darbā, lai viņiem mazliet vieglāk dzīvi. Ja jūs būtu neierobežot finansiālā līdzekļi, kur jūs tos ieguldītu? Es domāju, ka tā visam globāli un vispārīgi dažādos līmeņos, bet noteikti izglītībā, jo cilvēks vienalga, tas esmu es pati vai līdzcilvēki, vai bērni, vai vienalga kāda sabiedrības grupa, jo cilvēks ir izglītotāks, jo viņš ir labāks citiem, jo viņš pats ir laimīgāks un jo viņš dara labākus darbus. Ja būtu tāda iespēja, tad man liekas, ka tā ir tā vieta, kur vajag investēt, un tad mēs visi jutīsimies labāk. Ir cilvēki un stāsti, kas mums iedvesmo, kas liek mums piecelties kājās, iet, darīt, dot un palīdzēt.
Šodien mēs jums izstāstījām tikai pāris no tiem, jo mums apkārt dzīvo neskaitāmi iedvesmojoši un apbrīnas pilni stāsti. Un jūtiet, to pamatā nav nekas cits kā liela un patiesa mīlestība. Sabīna Leigarda, Mārtiņš Jankovskis, speciāli Semi laboratorijai.